Draudz Kristu bībeliskajā adventa vēstījumā par Kristus pazemīgo ieiešanu Jeruzālēmē. Tomēr it kā tālumā mēs saklausām arī varenas fanfāras skaņas un gaviles par varenu valdnieku ierašanos. Jo Jesaja par šiem notikumiem runā šādi: Ciāna labās vēsts sludinātāji pacēl savu balsi ar spēku, pacēl to nebīsties. Jo redzi, tavu pestīšana nāk, un tās alga nāk līdz ar to, un tās atmaksa iet tai pa priekšu. Šie Kristus adventa vēstošie vārdi aicina mācīties un sludināt to, kas sagaida pasauli. Rakstu vārdi mūs iedrošina, jo bieži esam nobijušies, runājam kā nespēkā, un it kā neredzam varenos Kristus vārdus piepildāmies. Ciāna, tie esam mēs Kristum ticīgie. Viņa baznīca visā pasaulē, visos laikos. Tādēļ mums jābūt drošiem, stingriem un skaidriem ticībā un Bībeles zināšanā, lai varētu izpildīt mūsu Kunga pavēli, zināt un sludināt nākamās lietas un dzīvot tā, lai ar drošu sirdsapziņu varētu gaidīt tās piepildāmies. Un šodien, 2. adventa laika svētdienā, mēs pārdomāsim Kristus vareno atnākšanu, ne kluso adventa atnākšanu vārdos un sakramentos, bet nākotnē, kad viņš nāks visiem redzamā varenībā tiesāt pasauli un izglābt savu ticīgo tautu. Tādēļ lasīsim Kristus teikto Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā. Kad daži norādīja uz templi, cik bagāti tas greznots skaistiem akmeņiem un ziedotām dāvanām, viņš sacīja: nāks dienas, kad no tā, ko jūs te redzat, ne akmens uz akmens nepaliks, ko nenopostīs. Tad viņi tam vaicāja: mācītāji, kad tas notiks? Un no kā lai vērojam, ka tas sāk piepildīties? Viņš sacīja: pielūkojiet, ka jūs nepievīļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem. Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpiem, nebaidieties, jo visam tam vajag pa priekšu nākt, bet tūliņ vēl nav gals. Tad viņš sacīja: tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Lielas zemestrīces būs, un arī bats un mēris vietām, šausma parādības un lielas zīmes no debesīm. Bet vēl pirms tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Viss tas nāks, lai jūs nodot liecību. Tad apņemieties savās sirdīs nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Pat vecāki un brāļi, rādi un draugi jūs nodos, un dažus no jums nonāvēs, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Tomēr neviens mats no jūsu galvas nepazudīs, ar savu izturību jūs iemantosiet sev dzīvību. Bet, kad jūs Jeruzālemi redzat karaspēku ielenkt, tad ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Tad, lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, kas ir pilsētā, lai iziet ārā, un kas ir uz laukiem, lai neiet pilsētā, jo tās ir atriepšanas dienas, lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Vai grūtajām un zīdītājām tajās dienās, jo lielas briesmas nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu. No zobena asmens tie kritīs, un kā gūstekņus tos aizvedīs pie tautām. Un tautas samīs Jeruzālemi, tiekams viņu laiki būs piepildīti. Tik tālu Kristus vārdi. Kristus par pēdējām lietām stāsta tad, kad kādu no jūdiem rāda viņiem Jeruzālemes templi, cik tas ir varants. Ne jau tikai jūdi mīl lepoties ar savu reliģiozitāti un sasniegumiem šajā jomā, arī kristieši lepojas ar sakrālo mākslu, katedrālēm, klosterēm, bīskapijām, senām relikvijām un kulta lietām,
baznīcas skolām, universitātēm un tradīcijām un kristīgās kultūras ietekmi pasaulē. Kristus vārdi par tempļa sagraušanu jūdu klausītājus šokēja, jo bez tempļa viņa reliģiskā identitāte, Dieva pavēlētie rituāli un tradīcijas, kurā tie dzīvoja, piemēram, upurēšana, lielajā salīdzināšanas dienā un daudz kas cits, būtu grūti piepildām vai nepiepildām bez tempļa. Daudzi lasa Bībeli, interesējas par pasaules vēsturi un ir dzirdējuši par pēdējām lietām, par jaunajām debesīm un zemi, kuras Dievs dos. Taču šī atziņa paliek tādā kā neaktīvā stāvoklī. Un pat kristieši bez redzamās un piedzīvojamās realitātes, piemēram, iespaidīgām baznīcas celtnēm un baznīcas sabiedriskās un politiskās lomas, nespēja iedomāties un paļauties uz garīgu, vēl neredzamu, kur nu vēl vajātu, Dievu vārdā balstītu realitāti. Taču Kristus brīdina, ka pēdējā dienā nepaliks pāri nekas, ko darinājis vai izgatavojis cilvēks. Tātad cilvēkiem Dieva tiesas priekšā vajadzēs stāties sagatavotiem savādāk, nekā to spētu dot cilvēciskās reliģiozitātes priekšstati. Tad grēcīgas dzīves attaisnojumam nederēs piederību vairākumu uzskatiem. Nederēs atrunas, ka šodien daudzu baušļu pārkāpums par grēkiem vairs netur, un ka drīzāk tiek nosodīta ticības dzīve un krietni tikumi. Tad būs tikai Kristus, viņa patiesība un mēs, visi cilvēki, garīgā nozīmē kaili viņa priekšā. Tiem, kas paļaujušies uz cilvēcīgo un mirstīgo, būs jāstājas grēcinieku un atstumto pulkā. Tiem Kristus otrais advents būs bēda diena. Bet tiem, kas ticējuši Kristum un tiekušies pēc viņa patiesības, apliecinājuši viņa cilvēku priekšā, tā būs prieka pilna ticības un glābšanas piepildījuma diena. Un Kristus pravietojumam ir divas daļas, kas tekstā nav strikti nodalītas, kas viņa stāstā savīs kopā. Pirmkārt, viņš stāsta par saviem tiešajiem klausītājiem. Toreiz, kas notiks ar templi un ar Jeruzālemi, un pasludina tiem romiešu aplenkumu, tempļu nopostīšanu un miljonu jūdu bojājēju. Jūdi bija noraidījuši glābēju Mesiju, jo cerēja uz pasaulīgu glābšanu un Izraēla valstiskumu atjaunošanu. Tādēļ 70. gadā pēc Kristus tie sacēlās pret romiešiem, bet tika nežēlīgi apspiesti, sakauti un izklīdināti pasaulē. Tomēr Izraēla valdnieks nebija nācis uzcelt valsti vai republiku ne jūdiem, ne kristiešiem. Viņš nāca izpirkt un aizvest cilvēkus prom no šīs pasaules. Tādēļ Kristus brīdināja ticīgos bēgt no Jeruzālēmas un veltīgas cerības un aplemas ticības dēļ nāvē nedoties. Otrā Kristus nākotnes paredzējuma daļa attiecas uz pēdējiem laikiem. Tā savijusies ar jūdiem teikto un sako tūlīt bez pārējas, jo viņu runa pēc Jeruzālēmas sagrāvas tēlojumu pāriet arī uz mums vēl nezināmu nākotni un vēstīja šādi. Lasīsim tālāk Lūkas evaņģēlijā. Un Lūka raksta, Kristus saka, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, un jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Lūk, notikumi, kuri tāpat kā iepriekšējos pantos pieminētās zemestrīces, bats, kari, slimības un šausmu parādības attiecas uz pēdīgiem laikiem. Tie notikumi, kas jau ir notikuši, kas notiek patreiz, gan arī kādi īpaši vēl nepiedzīvoti nākotnes notikumi.
Arī mūsdienās piepildās daudz no šiem Kristus brīdinājumiem. Bet vairums cilvēki tos nesaista ar tiesas dienas tuvošanos, bet uzskata, ka tās ir globālas sasilšanas, ekonomikas pārkaršanas, demokrātijas krīzes vai citu izskaidrojumu cēloņu sekas. Bet lai ļaudis nepieviļas, jo šodien vēl ir Kristus žēlastības klusais advents mācībā un sakramentos, kad grēki tiek piedoti un kad daudz ticīgi cilvēki dvēseles tiek pārkausētas gluži kā zeltkals pārkausē rūdu un attīra to no sāģiem, lai iegūtu mirdzošo un vērtīgo metālu. Taču kādā dienā iepeši viss mainīsies. Tad notiks draudīgas lietas un cilvēki bailēs nezinās, kur glābties. Neviens, kurš viņu nebūs gaidījis, vairs nevarēs noslēpties. Ne kalnos, ne mežos, ne alās. Kristus otrās atteikšanas notikumi risināsies strauji, vienā mirklī. Ticīgiem šī diena būs adventa gaidu piepildījums un vainagojums, ieiešana debesu valstībā. Tad viss, kas reiz bija stiprs, tempļi, katedrāles, varas vīri un bagātnieki, mājas un manta, karjera, intrigas, pat veselība, viss kļūst nesvarīgs. Svarīgi būs tikai viena lieta – ticība. Viss cilvēku izgudrotā dievkalpošana nederēs nekam. Ne pāvests, ne mācītāji, ne svētie mocekļi citu labā nespēs neko. Kļūs redzama patiesība, Kristus spožā debesu valstība. Un tie, kas to vēl neredzot, būs tai ticējuši, tie tiks izglābti no pasaules agonijas. Kristus saka, zudīs viss, pat debesis un zeme zudīs. Zudīs arī viss cilvēku būvētais un gādātais, vienīgi Kristus vārdi nezudīs. Un tādēļ nezudīs tie, kuros mājo Kristus vārdi. Dieva dēls nāks lielā spēkā un godībā, tā ka viņi vienā mirklī redzēs visu pasauli. To redzēs nevien dzīviem, bet tiks augšām celti visi mirušie, un visi cilvēci kopā to redzēs. Tā būs arī mūsu draudze Kristū ticības un cerības uzvaras stunda. Tas, kas cerēts sirds zīlēs, ko pasauli nicinājis un pēlus, tas piepildīsies visiem redzot, spēkā un godībā. Šis brīdis būs brīnišķīgs. Tāpēc pravietis pavēl Ciānai zināt, ticēt un sludināt šīs lietas. Mums laika nobeigums nav kāds tāls nākotnes notikums. Pat tad, ja diena šajā pasaulē noritētu vēl miljonus gadu. Jo katram cilvēkam laiks apstāsies un mūžība iestāsies tajā brīdī, kad mums tiks atprasītas mūsu dvēseles, proti mūsu nāves brīdī. Tādēļ pirmkārt pārdomāsim tuvāko un katram no mums ļoti konkrēto debesu valstības nākšanu. Kas tad notiks ar mums nāves brīdī? Notiks tā, ka dzīvības avots, dzīvā dvēsele mūsu ķermenim tiks atņemta. No bībeliskā viedokļa nav ne dabīgas, ne nedabīgas nāves, jo katra nāve ir Dieva sots. Tādēļ vai nu mūsu dvēsele mūs pametīs nelaimes gadījumā, karā, slimības vai vecuma dēļ, visi nāves cēloņi ir grēka sekas. Dažās vietās svētie raksti pieskaras dvēseles stāvoklim pēc nāves. 1. Pētera vēstule 3. nodaļa māca, ka neticīgo dvēseles ir gari cietumā, kur tās cieši nebeidzams mokas, kā aprakstīts Kristus līdzībā par Lācaru un bagāto vīru Lūkas evaņģēlijā. 4. Mūzes grāmatā 16. nodaļa vēsta par maldu mācītāju Korahu, kurš kūdīja tautu neklausīt Mūzu un Āronu, un viņu sekotājs mirklī aprīja zemi, ka tie dzīvi nogrima ellē, mūžīgajā agonijā un izmisumā. Bet par ticīgo dvēselēm svētie raksti māca gluži pretēji, ka dievbijīgo dvēseles pēc nāves uzreiz nonāk tieši Dieva rokās, kā apustuļu darba 7. nodaļā, kad mirstošajam Stefanam
atvērās, viņš acīm redzēja, kā atvērās debesis un Kristus viņu uzņēma pie sevis. Vai arī Lūkas 23. nodaļā, kad Lācars nomirstot nokļūst Ābrahama klēpī. Tas ir Dieva svētības vietā. Filipieši 1, 23. apostols Pāvils raksta, ka ilgojas atraisīties no šīs zemes dzīves un būt kopā ar Kristu, kas, kā viņš raksta, ir daudz, daudz labāk. Vēl daudzas citas vietas, kā Jāņa atklāsmes grāmata 14. nodaļa apliecina, ka svētīgi ir tie mirušie, kas mirst ticībā uz Kristu. Jesaja 63. nodaļā un 57. liecina, ka dvēseles pie Dieva vairs neko nezina par šīs zemes gaitām. Tās ir atšķirtas no visām rūpēm un no visām raizēm. Tādēļ Romas baznīcas mācītais purgatorijas ir dvēseli šķīstītava, kurā cilvēkiem mokās jāizpērkot savu grēki, ir maldi, jo zinām, ka debesis uzreiz pēc nāves iemantoja nevien tādi svētie kā Ābrahams un Stefans, bet visi ticīgie. Arī pat lieli grēcinieki, kā Zaglis, kas bija sists krustā blakus Jēzum, kurš apliecināja savu ticību, un Jēzus teica, jau šodien tu būsi ar mani paradīzē. Mēs nezinām, kur atrodas un kādas ir šīs vietas, kuras apzīmējam ar vārdiem paradīze un elle, bet zinām, ka dvēseles tajā ir dzīves. Vienās tās bauda dievišķu prieku, otrās mokas. Tātad patiesībā cilvēka dvēsele nemirst, bet no laicīgās dzīves ieiet mūžībā. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ka mūsu pašu eshatoloģiskie notikumi, beigu laika priekš mums un ieiešana mūžībā ir laika ziņā ļoti tuvi notikumi. Jaunākajiem no mums tas notiks pēc daudziem gadu desmitiem, bet vecākie šiem brīdim ir daudz tuvāk. Neviens nezina stundu, kurā mūsu kungs nāks pie mums. Tādēļ mēs tiešām varam teikt, ka ik brīdi dzīvojam mūžības priekšā. Lai cik svarīgs nebūtu tas, kas ar jums notiek ikdienas dzīvē, Kristus vārdu uzklausīšana ir tas svarīgākais. Jo vienīgi Kristus vārds ar pārliecinošu apsolījumu svētīt un pasargāt jūs pavadīs pāri nāvei svētīgā mūžībā. Tomēr esam aicināti vērot arī vispārējās eskatoloģiskās zīmes, kuras piemin Kristus mūsu tekstā un arī citviet Bībelē. Dabas katastrofas, zemestrīces, plūdus, neparastas astronomiskas parādības, maldu mācību savairošanās, netīru politiku un asiņainas karus, cilvēku bezdievīgo un perverso dzīvesveidu un vienaldzību pret Kristus vārdiem, visbeidzot viņu patiesās baznīcas vajāšanu. Tas notiek. Tomēr Kristus otrās atnākšanas laiku izskaitļot nespēja neviens. To nespēja ne mācītāji, ne filozofi, ne teologi, vēl jau mazāk astrologi, māgi un zīlnieki. Jo eskatoloģiskās zīmes Kristus nepiemina ar nolūku, lai mēs izskaitļotu viņa nākšanas stundu, bet lai brīdinātu no mums tuvajiem eskatoloģiskiem notikumiem, proti katra viena cilvēka stāšanos Dieva soļu krēslu priekšā. Doktors Luters, ka cilvēki neievēro visas šīs zīmes un Kristus brīdinājums, sauca par grēka radīto cilvēces apbrīnojamo stulbumu, stupor mirabilis. Lasīsim tālāk Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā. Un Kristus tiem teica līdzību, uzlūkojot vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekumu, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Ļoti zīmīgs ir pasaulē atvēlētā laika salīdzinājums ar gada laika pārmaiņām. Koka augšana notiek ar brīnumainu dzīvības ziņu, kur Dievs ierakstījis dabā. Pavasarī koks plaukst, vasarā zaļo, rudenī dod augļus, līdz tam nobirst lapas un tas sastingst.
ziemas miegā. Un kā ar gadu laiku nenovēršamo maiņu, tā ir ar Dievu pestīšanu cilvēkiem. Neviens nespēja to ne grozīt, ne atcelt. Viss notiek saskaņā ar ikvienu Kristus vārdu. Dieva valstība mums ir klāta ļoti tuvu, daudz lielākā mērā nekā gada laika, ko tik labi izjūtam. Tā nav vienaldzīga pret mums, bet ir noliekusies pie katra cilvēka un grib mūs glābt. Kur vien 2 vai 3 ir kopā Kristus vārdus mācīdamies un uzklausīdam, tur debesu valstība ir mūsu vidū. Un viņš piemetina par savu izredzēto tautu, kas no viņa novērsusies. Un Kristus saka tiem apsolījumi, kas brīnišķīgi piepildījies līdz pat šai dienai. Šī cilts vai tauta, tas ir jūdu tauta, neizzudīs, līdz Kristus nāks otrais, kad arī jūdiem būs jāatzīst, ka tie maldījušies, un ka Jēzus galdnieks no Nāceretes pilsētas, Marijas un Dieva dēls, ir sen apsolītais mesijāniskais valdnieks, kura atnākšanu tie ir sirdīgi nolieguši. Lasīsim šodienas teksta pēdējo daļu. Kristus saka, bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna skurbuma un reibuma, laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks, viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Cilvēku stāšanos Dieva patiesības priekšā Bībele mums apraksta kā pēkšņu un negaidītu notikumu. Slasts ir ātrs, slazda darbības mehānisms, un viss viņa spēks ir ātrumā. Vēl pēkšņāks un negaidītāks būs Kristus otrais advents tiem, kas tajā laikā dzīvos pasaulē. Mēs arī, protams, ceram līdzīgi, kā cerēja apustuļi, viduslaika ticīgie, Luters un daudz pēc viņu, ka tieši mēs to piedzīvosim, nemiruši Kristus otro atnākšanu. Jau no sendienām ik viens ticīgais ir cerējis to piedzīvot, arī apustuļi, taču tie mira un ir iegājuši svētītā atpūtā, un laiks turpinās, un cilvēku paaudzes nomaina paudzi, un tas ir mums par labu. Neskaitāmām paaudzēm pēc Kristus par labu, un par labu arī mums. Mēs dzīvojam Kristus vārda un sakramenta pazemīgajā adventu laikā. Taču šis laiks beigsies. Raudzīsim, lai mūsu stāšanās Kristus valdnieku troņa priekšā nenotiktu kā iekrītot slazda valgā. Tādēļ dzīvosim lasot svētos rakstus un mācoties kristīgo mācību. Dievu lūdzot par sevi un citiem, un arī ar savu dzīvi apliecināt, ka Kristus otrais advents mums ir visaugstākā ticības cerība, kuras dēļ viss pārējais atkāpjas un ir niecība. Tad reiz mēs visi kopā ar tiem, kas jau miruši, ar tiem, kas vēl tikai dzims, atjaunoti un svētā priekā, sagaidīsim mūsu adventu kungu, lai slavēts un godāts viņa augstais vārds mūžīgi mūžos. Āmen.